Bet mums šī diena tik turpina uzsilt un uzkarst, un šis te ledus klucis aizvergs turpina kust. Un šo te dienu mēs turpināsim kausēt gan ar tādu mazu pauzīti, aptuveni 25 minūšu garumā, kurā ir iespēja izvingrināt kaulus, apstaigāt apkārt, paskatīties, kas tad šeit ekspo sadaļā ir izvietots, kādi dažādi uzņēmumi ir gatavi pastāstīt par sevi, par savām iespējām. Varbūt, ka jūs esat gatavi pastāstīt par to, kā jūs saredzat sevi tur vai savas idejas tur. Tas viss šeit apkārt, savukārt šeit uz centrālās skatuves jau tūlīt pēc pavisam īsa mirklīša industriju piči. 5 dažādi uzņēmumi, katram 5 minūtes, lai pastāstītu, kas viņi ir, ko viņi dara un kā jūs varat būt daļa no viņiem. Tātad tas tūliņ pat pēc tam 12. Noteikti ļoti svarīgs pulksteņa laiks, ko visiem piefiksēt. 12. mēs visi kuplā skaitā tiekamies šeit, jo tad 10 000 eiro grantu konkursa lielais fināls. Tur ies skārsti. Un vēl viens pulksteņa laiks, ko pilnīgi noteikti piefiksēt. 14:45. Žoržs Siksna, draugi mīļie, Ģenovēva, Ielodot man bučiņu un viss pārējais. Tas šeit pat šajā te burvīgajā dienā, burvīgajā 5. marta pēcpusdienā Zinātņu mājā Icebreakers 2026 ietveros. Bet tagad gan, kā jau teicu, industrija piči un sāksim mēs ar SIA Animas. Es pārstāvu uzņēmumu Animas. Es neesmu gads, kā var redzēt, bet es esmu Betija Mužniece. Es esmu Animas produktu un mākslīgā intelekta vadītāja. Kas ir Animas? Pirmkārt, mēs esam maziņa, bet fantastiska komanda ar deksmi acīs. Mēs mīlam mākslīgo intelektu, mēs darām visu ar mākslīgo intelektu un mēs neticam vecajām darba metodēm. Es zinu, ka es neko nezinu. Pirms nedēļas es biju Berklijas universitātē. Es 3 dienas pavadīju mācībās AI for Executives. Pie mums nāca ciemos gan startup uzņēmumi no Silikona Valley, kas stāstīja, kā viņi strādā ar mākslīgā intelekta aģentiem, gan arī mūsu programmas galvenais vadītājs, kurš bija Berklijas biznesa vadības fakultātes vadītājs. Viņš teica to, ka viņš ir profesors 30 gadus. Pēdējos 30 gadus viņš atjaunoja savu prezentāciju reizi 15 gados. Tagad viņš ceļas reāli katru dienu, skatās, kas ir jauns mākslīgajā intelekta pasaulē un atjauno prezentāciju. Un pēc 3 dienu mācībām viņš atvainojās mums par to, ka visbiežākā atbilde, kas viņam bija es nezinu. Un nav nozīmes, vai mēs esam Latvijā, vai mēs esam Amerikā, Silikona Valleyā, bet tā realitāte ir tāda, ka šobrīd visi zina to, ka viss mainīsies, bet kā mainīsies, tur atbildes nav nevienam. Un mēs uzņēmumā Animas, mēs tiešām cenšamies iet līdzi ar laiku. Mēs izstrādājam dažādas mākslīgā intelekta rīkus. Viens no virzieniem ir tas, ka mēs ejam pie uzņēmumiem, praktiski saprotam, kas ir viņa problēma, kā mēs to varam atrisināt un skatāmies vieglāko veidu, kā to var atrisināt. Vai tā ir automatizācija, vai tas ir vienkārši parunāties ar kolēģiem savā starpā, vai tas ir kāds mākslīgā intelekta rīks, un mēs kopā ar viņiem rādam to, cik šobrīd katrs var būt izstrādātājs, katrs var radīt savu produktu. Un tāpat Animas ir arī jau šobrīd publiski pieejami produkti, kā piemēram Company360.lv. Tas ir portāls, kur tiek apkopot dati par uzņēmumu reģistru. Jūs noteikti visi esat izmantojuši, lielākā daļa droši vien arī abonē pa maksu tāds portāls kā Firmas.lv vai Lursoft. Taču mums šie dati ir pieejami bez maksas. Tie ir atvērtie dati. Mēs ticam to, ka atvērtie dati ir Latvijas nafta, ko vajag izmantot, ko vajag padarīt pārskatāmākus, vieglāk saprotams. Un šonedēļ mums tiks pievienot jau ar Igaunijas dati. Mūsu ideja ir, ka Company360 būs portāls, kur tu tiešām vari atvērti, caurspīdīgi redzēt datus par dažādiem valstu uzņēmumiem. Tāpat mūsu produkts ir produkts Tendera. Tendera ir iepirkuma portāls, kas katru dienu izanalizē visus jaunākos publiskos iepirkumus. Tas izanalizē visu dokumentāciju, pasaka to, kas ir kvalifikācijas prasības, kāda ir iesniedzamie dokumenti, kas tieši atbilst jūsu uzņēmumam. Tāpat tur ir pieejama iepirkuma analītika, kur var apskatīties to, tad, kuros uzņēmumos parasti uzvar kuri pretendenti, kurās pašvaldībās uzvar kuri pretendenti, kādas ir tās vidējās cenas produktam, un tādā veidā radīt šo analīzi. Mūsu ideja ir tiešām tāda, ka mēs radām ātri, efektīvi. Turpat arī jūs aiziesiet pie mūsu stenda stūrītī. Mums ir šobrīd uztaisīts tāds
for fun vienkārši rīks, kur var ierakstīt savu ideju. Tas ar mākslīgo intelektu izanalizēs idejas potenciālu. Un šo rīku nav izstrādājis neviens programmētājs, šo rīku ir izstrādājis mūsu mārketinga vadītāji, tāpēc, ka ar mākslīgo intelektu tiešām var izdarīt fenomenālas lietas. Un tas ir arī tas, ko es aicinu mēģināt, darīt. Nav obligāti jāsēž mēnešiem ilgi, jāveido biznesa case. Šobrīd vienas dienas laikā var uztaisīt prototipu, paskatīties, strādā vai nestrādā. Un tas arī tas, ko patiesībā, ja kāds no studentiem, kas mācās datorzinātnes vai tī, mēs ļoti komandā meklējam kādu izstrādātāju, kurš būtu nevis klasisks programmētājs, bet kurš būtu kā produktu owneris, kuram degtu acis, kurš gribētu pats visu laiku veikt papildinājumus, kurš ļoti labi draudzējas ar mākslīgo intelektu. Mēs neticam vairs šiem termiņiem, ka izstrāde aizņem mēnešiem. Mēs zinām to, cik ātri to var izdarīt ar pašu spēkiem, un tas ir tas, ko mēs arī sagaidām no citiem, kas pievienosies mūsu komandai. Tā īsumā par Animas. Paldies jums, un ja ir interesi, tad stūrītī var atnākt pie mums un dabūt gan vizītkarti, gan vienkārši parunāties. Paldies, Jā, Animas, kur mums tie mākslīgā intelekta un programmēšanas pasaules dancinātāji dzirdējāt, ja darba iespēja jau jūs gaida. Tā kā Jā, Animas tur stūrīti iekārtojušies un ar atvērtām durvīm pie viņiem droši. Nākamais pitchiņš no industrijas SIA Envirotech. Par ko viņiem stāstās? Labdien visiem! Es aizņemšos mazliet slaidus pārslēgt. Labdien visiem! Mani sauc Elza, un man ir tiešām liels prieks šodien būt šeit. Es jums pastāstīšu par tādu tēmu un arī mūsu uzņēmumu, kurš pārstāv tehnoloģijas, kuras tā klusām, bet patiesībā ļoti būtiski ietekmē mūsu ikdienu un palīdz mums pieņemt ļoti, ļoti svarīgus lēmumus. Un iesākšu ar to, ka es varu jums pajautāt, kas ir šis punkts. Cilvēks, kurš ir mākslinieciskāks, man potenciāli atbildēs, kāds krāsas kods, Pantone kods ir šajā punktā. Cilvēks, kurš vairāk aizraujas ar matemātiku, sāks teikt, ka viņš varētu aprēķināt rādījus, apkārtmēru vai diametru. Un es no sava skatu punkta, es labprāt pielieku šim punktam klāt kontekstu. Un lielākā daļa no jums uzreiz jau aizdomāsies, visticamāk, tas punkts ir kāda konkrēta adrese Rīgā. Tā punktā apkārtmērs, izmērs potenciāli nozīmē kaut kādu statistiku un kaut kādu papildu informāciju. Un tad, ja kontekstam es pielieku, piemēram, Latvijas teritoriju, jūs gūstat tiešām pārliecību, ka tā ir Rīga, Latvijas galvaspilsēta, un tad jūs, kā tie, kas skatās un vēro šo informāciju, varat jau uzdot papildus jautājumus man, kāpēc tas punkts ir tik svarīgs un kā mēs šo informāciju varam izmantot tālāk. Un tieši šādi, domājot par papildu konteksta izmantošanu par daudz un dažādiem datiem, mēs nonākam pie šiem 3 burtiem, kas ir ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Tās ir tehnoloģijas. Tās, protams, ir tehnoloģijas, kuras, diemžēl, gan Latvijā, gan pasaulē sākotnēji vairāk asociējas tikai ar skaistu karti. Jūs redzat skaistas bildes, noformējumu, vizuālo noformējumu, bet patiesībā tās tehnoloģijas ir kas daudz vairāk. Mēs dzīvojam laikmetā, kur dati ir neizmērojami daudz. Un mēs šiem datiem varam atrast, un mēs varam pievienot šo ģeotelpisko komponenti, kur arī nāk tālāk šīs ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, tehnoloģijas, kas palīdz tiešām pieņemt uz datiem balstītus lēmumus. Un man ir tas gods strādāt uzņēmumā, kurš ir pasaules vadošais līderis ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras ražošanā. Tas ir ražotājs Esri, kurš un mūsu programmatūru izmanto pasaulē miljoniem cilvēku, tūkstošiem organizāciju vienā nozarē. Un jau gadiem strādājot, mēs vēlamies vērst uzmanību uz to, ka viens ir tehnoloģijas, bet tehnoloģijas, tā teikt, nevar būt vienas. Svarīgs arī ir cilvēks, un mēs vēlamies vērst to, ka uz ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām ir jāskatās plašāk, jāskatās, ka tas ir kopums, tas ir domāšanas kopums, kā mēs strādājam. Vai kā mēs izmantojam informāciju. Pirmkārt, jau ikdienā, es domāju, visi jūs izmantojat GIS tehnoloģijas, jums pat par to neaizdomājoties. Kad jūs nācāt uz šejieni, jūs varbūt izmantojat karti, lai nokļūtu no punkta A uz punktu B. Tās ir GIS tehnoloģijas, kuras jūs izmantojat.
Vēl vairāk jūs to sapratīsiet, kad jūs varbūt pārbaudījāt, kā jūs ātrāk varat nokļūt no punkta A uz punktu B, un tur fonā strādā dati, informācija, par ko jūs pat ikdienā neaizdomājaties. Un tajā pat laikā jūs vēlaties iegādāties varbūt jaunu dzīvesvietu, meklēt, kur jūs visizdevīgāk kaut ko varētu atrast, iznomāt. Arī tur jūs liekat vienu informāciju uz otras un pieņemat uz datiem balstītus lēmumus. Un, ja jau privātajā dzīvē jūs tik daudz izmantojat mūsu tehnoloģijas, tad jau tas ir saprotams, ka arī biznesa vidē. Biznesa vidē mēs varam izmantot programmatūru sākot ar privāto biznesu, startupiem, protams, ar valsts pašvaldības iestādēm. Tā ir vide, tās ir inženieru komunikācijas, tās ir pašvaldības, tā ir drošība un aizsardzība. Ja pašvaldība vēlēsies novietot, ja izveidot jaunu rotaļu laukumu, viņiem būs nepieciešams geogrāfiskās informācijas sistēmas, lai to visu analizētu. Lai uzbūvētu rotaļu laukumu tur, kur tas ir nepieciešams, un uzbūvētu soliņus tur, kur tas ir vairāk vajadzīgs. Tajā pat laikā privātais uzņēmums ietaupa miljonus, lai izmantojot GIS tehnoloģijas saprastu, kurā vietā vispareizāk novietot ir manu kafejnīcu vai manu veikalu. Un tiešām šeit varat meklēt burtu režiju daudz un dažādas aplikācijas, kuras jūs ikdienā izmantojat. Mums katram ir mobilā iekārta, mums katram otrajam ir vietpulkstenis, un jūs pat neapzināties, cik daudz ģeotelpiskos datus jūs ikdienā ievācat. Un mūsu aicinājums ir domāt par to, ka jūs izmantojat šo informāciju gudri, nevis vācat šos digitālos atkritumus kā datus un skatieties, kā šī karte jums var palīdzēt ikdienā lēmumu pieņemšanā. Paldies jums liels! Paldies uzņēmumam Envirotech. Es aizdomājos tiešām, cik tā karte. Tiešām, grozies kā gribi, bet visu laiku grozies uz kartes. Tieši tā. Tā vai citādāk. Paldies Envirotech. Mēs turpinām un nākamais pitchiņš no uzņēmuma Castprint. Ko jūs esat sagatavojuši? Stāstat, rādat, ausamies un klausamies. Sveiki! Esmu Jānis no Castprint. Un Castprint ir zināms ar 3D drukātiem krāsainiem ģipšu aizstājējiem lielo, smago, balto, briesmīgo ģipšu vietā lūzumu ārstēšanai. Pirmkārt jau paldies par aicinājumu šeit pastāstīt nedaudz par mums. Es tā sēdēju un domāju, kad man aicināja, kas tad varētu būt izaicinājums, par ko es varētu parunāties. Un patiesībā jau visi mūsu R&D aktivitātes ir savā ziņā izaicinājumi. Mēs kā izaicinājumus esam, piemēram, ar Materiālu mehānikas institūtu lauzuši Castprintus un lauzuši parastos ģipšus. Mēs esam ar Latvijas Universitāti, Tehnisko universitāti un Štutgartas universitāti kopā mācījuši superdatoriem zīmēt Castprintus un daudz ko citu arī tā darīt. Un es tā domāju, ka ja būtu kāds startupu tops par sadarbību skaitu ar universitātēm, mēs noteikti šajā topā parādītos. Bet runājot par izaicinājumiem, kādi mums ir šobrīd, pilnīgi noteikti, ka viens no izaicinājumiem mums ir medicīna. Mēs attīstam jaunus produktus. Ir veterināra medicīna, mēs attīstam arī šo līniju. Ir dažādi tehnoloģiju izaicinājumi, bet ir viens izaicinājums, ar ko mēs saskaramies arvien vairāk, kas ir ikdienas darba plānošana, teiksim tā. Mums ir ļoti daudz dažādi materiāli, un tas skaits arī palielinās ar laiku. Mums ir daudz un dažādi printeri, ko mēs lietojam ikdienā. Un pēc līgumiem mums ir savi kāsti jānodod 3 darba dienu laikā pacientam, ja nav nekāda ekscesa. Un tad, diemžēl neesam atraduši nekādu rīku, kas varētu mums palīdzēt saplānot, ko un kā darīt. Iedomājieties, mūsu ģipsīši ir no 2 pusēm, kas nozīmē mazie ģipsīši, tie ir 2 printi, lielāki ģipši ir 4 vai 6 printi. Un, ja man stāv, teiksim, rindā 8 pasūtījumi, katrs pa 4 vai 6 detaļām, man ir nepieciešams saprast, kādā secībā, ko un kā es varētu darīt. Un es domāju, šāda plānošana ir ne tikai man aktuāla, bet arī citu ražošanā varētu būt aktuāla. Saprast, kas tad ir tas, kādā secībā, uz kuriem printeriem, kuras krāsas es lieku, lai visu paspētu.
Jo, būsim godīgi, Outlook kalendārs vai kalendārs in general šeit nestrādā. Specializētie äpi, ko esam mēģinājuši printu rindu tā kā administrēšanai, arī mūsu gadījumā nestrādāja. Un tad es tā iedomājos, medicīna ir ļoti slēgta uz mākslīgā intelekta tā kā izmantošanu, jo ir pacientu datu drošība, ir lēmumu pieņemšana, ko nedrīkst darīt un tādas lietas. Bet tas, kur mākslīgais intelekts var palīdzēt, gan mūsu gadījumā, gan, kā jau minēju, arī citu ražotāju gadījumā, ir palīdzēt saplānot šīs lietas. Saplānot, kuru spoli pēc kuras es liktu, vai kādi ir materiāla atlikumi spolēs, atcerēties, lai man nav jāņem atkal rokā pildspalva, papīrs, man nav jāņem virtuves svariņu un jāsver spolēs, cik daudz man materiāla ir. Tas ir tāds izaicinājums, kuram es vēl neesmu atradis nekādu risinājumu. Un šeit pat notiek arī tā kā akcelerācijas programmas uzsaukums. Es saprotu, ka drīzumā būs. Un ja kādam vēl nav idejas, tad ļoti iesaku šo te ideju tā kā mēģināt attīstīt un varbūt kā rast risinājumu mums un varbūt kā vēl kādam. Tā kā jā, un ja kādam kaut kas salūst vai ir kāda ideja, kur mēs vēl varētu palīdzēt ar 3D druku, ar personalizētu medicīnu, ziniet, meklējiet mani kaut kur šeit pat, vai arī Līgai noteikti Žulkai šeit ir mani kontakti. Tā kā jā, tas ir arī aptuveni viss, ko es gribēju tā īsumā pastāstīt par mums, un paldies par uzmanību un uz tikšanos kādreiz. Paldies! Paldies, Castprint. Sadzirdējām, vakancītes sadzirdējām. Klau, es varu pajautāt, Jāni, jums vai būtu pareizi pieņemt vai nepareizi, ka jūsu uzņēmums aizsākās ar dumju lūzumu, kurām vienkārši nevarēja atrast parasto ģipsi? Tas bija tas ceļš. Lūk, kā var rasties biznesa idejas un ļoti laba ideja. Ribas gan joprojām arī ar šo diezgan grūti ieģipsēt, vai ne? Riba lūzumus. To parasti nē, bet katrs, kas ir smējies ar salauztām ribām, gribētu, lai kaut kāds risinājums tur būtu. Paldies, Castprint. Mēs dodamies tālāk. Nākamais pitch mums no ļoti tematiski savā ziņā kolēģi industrijas. Proti, Pauls Radiņa Kliniskās universitātes slimnīca arī ir šeit šodien. Sagaidām. Labdien! Paldies par uzaicinājumu. Mani sauc Reičela Heinrichsone. Es pārstāvu Pauls Radiņa Klinisko universitātes slimnīcu. Un šodien mans uzdevums ir iepazīstināt ar tādiem galvenajiem izaicinājumu virzieniem, ar ko mēs kā universitātes slimnīca ikdienā saskaramies, un arī veselības aprūpes nozare kopumā. Bet pirms es ieeju varbūt konkrētāk jau izaicinājumos, es gribēju varbūt ieskicēt tos galvenos virzienus, kur mums jau šobrīd nepārtraukti notiek inovācijas. Un kā viens no virzieniem ir robotizētā ķirurģija, attiecīgi dažādās nozarēs, kas ļauj šai pieeja būt arvien precīzākai, samazināt pacientiem pēcoperācijas periodu. Tāpatās arī digitālā veselība, dažādi mākslīgā intelekta risinājumi, kā pieņemsim mūsu antimikrobiālās rezistences kompetences centrs ir izstrādājis vienotu platformu, kur jau ir pieejams dažādas aktuālās vadlīnijas, kas var kalpot kā rīks, kā palīgs gan ārstniecības personālam, gan arī pacientiem. Un, ja mēs ejam konkrētāk runāt par mūsu ikdienas izaicinājumiem, tad pirmkārt jau skaidrs, ka slimnīcas ir vieta, kur ir ļoti liels datu apjoms, gan pacientu dati, gan dažādi izmeklējumu dati. Bet tā problēma, ar ko mēs saskaramies, ir, ka mēs šos datus nevaram izmantot ar pilnu potenciālu, jo šie dati atrodas dažādās sistēmās, iespējams papīra formātā. Un, attiecīgi, tā vietā, lai mēs šos datus izmantotu, lai analizētu, pieņemsim, ārstniecības efektivitāti vai ārstēšanas rezultātus, mums tas nevienmēr ir iespējams. Kā nākamā problēma, ar ko mēs saskaramies, ir reāla laika attālinātā pacientu novērošana. Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās pacienti kļūst arvien multimorbīdāki, sabiedrība noveco, bet nevienmēr šiem pacientiem ir jāatrodas stacionārā ārstēšanā. Iespējams, ka viņiem pat ir labāk atrasties savā mājas vidē kopā ar saviem tuviniekiem.
Bet ir ļoti svarīgi, lai medicīnas personāls un arī aprūpes personāls varētu saulaicīgi identificēt tos momentus, kad pacientam ir nepieciešams vērsties slimnīcā. Un tāpēc viens no šiem virzieniem, ko mēs arī labprāt izskatītu, ir kādi būtu iespējams tie rīki vai risinājumi vai iekārtas, ar ko mēs varētu monitorēt pacientu veselību reāla laikā. Un, kad šī informācija nonāk līdz ārstniecības personālam, viņi ir spējīgi rīkoties, aicināt pacientu griezties slimnīcā, ja ir tāda vajadzība, un saulaicīgi novērst ielgušas veselības problēmas. Un, kā pēdējais, ko es šodien gribēju uzsvērt, ir aprūpes nepārtrauktā sadrumstalotība. Un tas, kas ir svarīgi, ir apzināties, ka mūsdienās ir ļoti daudz dažādu veselības aprūpes līmeņu. Attiecīgi, pacienti var ārstēties gan universitātes līmeņa slimnīcās, gan reģionālajās slimnīcās. Tāpat tās arī nonāk ģimenes ārstu aprūpē, privātajās veselības iestādēs. Un tas, kas šo visu situāciju padara problemātisku, ir tas, ka brīdī, kad pacients nonāk vienā no šīm ārstniecības iestādēm, ārstējošiem personālam nevienmēr ir pilna informācija par pacienta iepriekšējām problēmām, par iepriekšējām slimnīcām. Un tad rodas situācija, kad jau ierobežotos resursus mēs esam spiesti izmantot atkārtot. Pieņemsim, atkārtot taisīt analīzes vai izmeklējumus, vai atkārtot konsultēt pacientu, lai saprastu, kas ar viņu ir noticis. Un tāpēc tas pēdējais virziens, kur mēs noteikti vēlētos skatīties, ir meklēt veidus, kā nodrošināt, ka visa informācija, kas ir saistīta ar pacientu, ka tā ir pieejama gan pacientam, gan ārstniecības personālam neatkarīgi no tā, kurā ārstniecības iestādē, kurā pilsētā pacients nonāk, lai nodrošinātu šo ārstniecības nepārtrauktību. Tā kā šie būtu tie galvenie virzieni, kurus mēs šobrīd esam identificējuši. Noteikti svarīgi uzsvērt, ka slimnīcā jau šobrīd notiek inovācijas, bet jebkurā gadījumā mēs esam atvērti jauniem risinājumiem. Tā kā jums ir idejas, un ja kāda no šiem izaicinājumiem jūs uzrunājat, tad noteikti mēs esam atvērti sarunai un kopējai darbam. Paldies! Paldies arī Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcai. Un pilnīgi noteikti šajā gadījumā izskanēja vairākas lietas, kas ne tikai noderētu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcai, bet arī tādas globālākas vai ne, problēmas, ar ko saskarās vispār veselības sistēma ne tikai Latvijā, bet arī citur tādā ziņā. Tā kā tie, kas sadzird savu puzles gabaliņu šajā te mozaīkā, ka var pievienot savus talantus, tad pilnīgi noteikti ir iespēja to darīt, un tas ir nepieciešams. Noslēgsim šo te piču sesiju ar kādu veidojumu. Es negribu sevi nodot šajā brīdī, kas tas tāds ir. Tas tāds mazais spēles elements, kurš tad atminēs LKMA, kas slēpjas aiz šiem burtiem. Lūdzu. Labdien! Es esmu Gunārs un vēlētos sākt ar jautājumu. Pamēģiniet uzminēt, kas mēs esam. Man tos zaļais, ja? Pamēģiniet uzminēt, kas mēs esam. Mēs esam nozare, kas ir orientēta uz ilgmūžību, uz inovācijām un uz sabiedrības labklājību. Atbildi noteikti nav farmācija vai zāles. Nē. Daži pavadieni, lai jūs saprastu, kas mēs esam, parādīšu jums dažus piemērus no pasaules. Šī ir pirmā formula. Īpaši ar to, kad 81. gadā dizaineri ievies jaunu materiālu, kur visa šasī tika uzbūvēta no augstspējīga, daudzkārt izturīgāka un 30% vieglāka materiāla nekā alumīnija paneļa, kas tajā laikā bija populāra formulās izmantot. Industrija bija skeptiska, bet viss mainījās tad, kad šī formula uzvarēja savu pirmās debijas sacensībās Lielbritānijā un Monzā lielā avārijā, kad šai formulē tika norauts motors un ātrumkārta bija saplīsa ķeskās, braucējs izdzīvoja. Un no tā laika šobrīd neviens autosports, ūdensports vai motosports nav iedomājis bez šī materiāla. Viens cits piemērs – būvniecība. Turcijā 2019. gadā nodeva eksploatācijā biroja ēku Matex kompānijai, kurā tika izmantots augsts veiktspējas materiāls.
kas bija daudzkārt vieglāks, viegli būvējams, tātad ātrāk uzbūvēt ēkas, ilgmūžīgs, pārsniedzis vismaz 2 reizes ilgmūžības ciklu un pavēra jaunu arhitektoniskas iespējas. Lai atbildētu, kas mēs esam, jums jāatbild, kas ir šis materiāls. Šis materiāls ir kompozīts. Un pavērojot, kas notiek šodien Latvijā ar kompozītu, tad man jautājums jums, vai jūs zinājāt, kad Liepājā un Saldū ražo 40-metrīgas konstrukcijas, kur audzē Norvēģijā lašus, un varbūt mēs pērkam tos lašus arī tagad mums veikalā. Tik lielas konstrukcijas kā Dzintara koncertzāle, piemēram, Liepājā, kas ražo aizsargus naftas cauruļvadiem, lai novērstu globālas katastrofas, ja gadienā tās pārplīst okeānos un jūrās. Vai jūs zinājāt, ka tepatām Salaspilī ražo kompozītu profilus, no kā var izgatavot skaņas barjeras, gājēju tiltus, un viens no tādiem atrodas jau Čekavā šobrīd uzbūvēts. Vai jūs zinājāt to, ka tepatām Mangaļsalā Rīgā būvē latviešu olimpiešiem bobslejus un kamaniņas, kur izgatavo viens no labākajiem pasaulē kanoje un supiem, un šobrīd ļoti fokusējās arī uz to, lai ražotu elektriskas laivas, multifunkcionāls, kas domāts drošībai, kur arī var aizsūtīt bez cilvēka palīdzību notikumu vietām. Vai jūs zinājāt arī, ka tepat Zaķmuižā izstrādā kompozītu armatūru, kas ir 7 reizes vieglāka, 4 reizes stiprāka nekā tērauda armatūra un nebojā betonu viņas dzīves cikla laikā, jo viņš nekordē un var izturēt jebkurā agresīvā vidē. Lūk, mēs esam uzņēmuma apvienība, kur šobrīd mums ir biedros 7 lieli uzņēmumi ar ļoti veiksmīgu sadarbību jau šobrīd ar Latvijas Universitātes Inovācijas un akcelerācijas centru un arī ar RTU. Un nākošu nedēļu, ceturtdien, mēs parakstīsim sadarbības līgumu ar EOCI. Tas ir Eiropas kompozītu industrijas asociācija un kļūsim par daļu no pasaules kompozītu ģimenes. Būtībā, pareizi atbild, mēs esam kompozīta asociācija, jo ar mērķi popularizēt šo materiālu, informēt vai arī dalīties ar pieredzi šīs tehnoloģijas izstrādē. Un, jo ticām tam, ka kompozīts ir nākotnes materiāls. Tāpēc, ja gadienā jums rodas interese vai vēlaties uzzināt vairāk par šo materiālu, droši sazinieties ar mums vai ar Inovācijas akcelerācijas centru, ja mums ir burvīga sadarbība. Tā kā liels paldies! Paldies! Wow! 5 minūtēs no kompo kas līdz tam, ka mēs kompo visur, vai ne? Nu, principā, wow! Jā, man jauna pasaule, pieļauju, ka vai es ceru, ka tikai dažiem no jums ir jauna pasaule, jo jūs jau zinājāt, kas ir kompozīts, bet kādā ziņā tās izmantojuma iespējas. Izskatās, ka te ir tā vieta, kur labi ietilps tie vārdi, ka debesis ir limiti un wow. Nu super! 5 industrijas, 5 piči ir dzirdēti, uzklausīti. Ļoti ceru, ka te klātesošo vidū lampiņa virs galvas iespīdējās, acis iemirdzējās un tūdaļ ar kādā brīdī lūkosiet pēc iespējas tik tiešām izveidot arī personisko saiti ar šiem pičotājiem, lai raudzītu, kā paši varētu iesaistīties un līdzdarboties gan uzņēmumos, gan iestādēs, gan asociācijās, kas te tikko izskanēja un, tā teikt, piedāvājās. Bet, gan, pulkstens ir drusku pāri 12. un pēc plāna nākamais. Tas varētu teikt centrālais pīlārs šai dienai. Latvijas Universitātes Icebreakers 10 000 eiro grantu konkurss, lielais fināls. Es jau skatos, tur jau kājas tiek rībinātas. Tik izsludināta pieteikšanās
pieteicās komandas ideju autori, jaunie inovatori ar cerību, ka viņi tiks saklausīti, ka viņi varēs aizstāvēt savu ideju, dibināt jaunus kontaktus, tikt pie finansiāla atbalsta un ne tikai tāda veida atbalsta, lai varētu šo ideju pārvērst par reālu produktu. Pieteicās vairāk, bet, draugi mīļie, jālasa pieteikumu noteikumi, nosacījumi vispārējais, jo no visiem pieteikumiem 33 bija tādi, kas izrādījās derīgi un tālāk izskatāmi. No šiem te 33 tika rūpīgā, kārtīgā procesā iets cauri. Analizēts Latvijas Universitātes nozares ekspertu komisija, balstoties uz šo te ideju, inovāciju līmeni, biznesa izaugsmes potenciālu, konkurētspēju, komandas atbilstību un idejas realizācijas iespējamību, tad mēģināja saprast un noreducēt šos 33 pieteikumus līdz 7 finālistiem, un tūdaļ katrs no viņiem, tad arī mūsu visu acu un ausu priekšā sevi aizstāvēs un cīnīsies par 10 000 eiro naudas balvu. Kā tas notiks? Katrai no idejām 4 minūtes, lai pastāstītu un iepazīstinātu ar sevi. Pēc tam 3 minūtes žūrijai, lai uzdotu jautājumus. Un tad jau šo te visu kopā liekot, gan žūrija virzīsies tuvāk savam lēmumam, gan arī jūs, dārgie klātesošie, arī jums būs nozīme, jo tieši jūs izšķirsiet skatītāju simpātiju balvas likteni, tā kā tik tiešām klausaties, izdarat piezīmes un prezentāciju noslēgumā būs QR kods, ko noskanējot, būs iespēja nobalsot par savu favorītu. Pirms ķeramies klāt prezentācijām, iepazīstināšu jūs ar žūrijas pārstāvjiem, un šodien to pārstāv riska kapitāla investori ZGI Capital dibinātājs un partneris Prudential dibinātājs Girts Rungainis. Investoru un jaunu uzņēmēju attiecību vadītājs TechChill. Iespēja kapitāla investors Purpose Tech VC Rihards Putāns. Latvijas Universitātes Inovāciju un akcelerācijas centra direktore Gunita Deksne. Latvijas Universitātes attīstības prorektors Enno Ence. Ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta vecākā eksperta Egija Aurēlija Liepiņa. Kā arī SIA Longgenesis izpildirektors, pētnieks un uzņēmējs veselības tehnoloģiju jomā Emīls Suņjukovs. Žūrija vietā, plati atvērtām acīm un ausīm. Klātesošie savās vietās, mūsu 7 ideju autori cerīgi, maz drusciņu uztraukti, bet katrā ziņā pārliecināti aizstāvēt savas idejas savās vietās. Nu ko? Sākam, visi savās vietās, atliek sākt. Un ķeramies klāt pirmajam idejas autoram. Un tā ir komanda ar nosaukumu Scan a Smile. Sagaidām. Labdien! Šodien prezentēsim savu produktu, kas sauc Oriscan. Vai zinājāt, ka mutes dobumā var būt vēzis? Diemžēl jā. Katru gadu Latvijā tiek konstatēti aptuveni 154 jauni mutes dobuma audzēju gadījumi. Pacientu ārstēšana un diagnostika tiek koncentrēta Rīgā, ko veic tikai 5 speciālisti un ar 1-2 mēnešu gaidīšanas rindu. Pacientiem ir jāņem speciāli brīvu diētu, lai dotos uz galvaspilsētu pie speciālista. Tātad, kā tas šobrīd notiek? Pacients vērš pie sava zobārsta vai ģimenes ārsta, kurš pieredzes trūkuma dēļ sūta pie speciālista uz Rīgu. Ko dara Oriscan? Piedāvā platformu, kur pacients vai ģimenes ārsts vai zobārsts var augšuplādēt attēlus, datus par pacientiem, un atgriezniskā saite ir jau 1 dienas laikā. Ko tas dod pacientiem? Attālināt piekļuvi speciālistam, ērta pieteikšanās un anamnēzes aizpildīšana. Savukārt klinikām ir iespēja iegūt konsultāciju no speciālista un tādējādi uzlabojot ārstēšanas taktiku. Ar mākslīgā intelekta palīdzību var identificēt gan priekšvēžus, gan vēžus.
Tad biznesa modeļa tips mums ir software as a service, kas principā mēs piedāvājam šīm te klīnikām šādu te abonēšanas principā maksu. Un nākotnē plānojam arī attīstīt iespēju, ka pacients kā individuāls klients var arī augšupielādēt savus datus un saņemt konsultāciju. Un tirgus potenciāls mēs varētu sākt ar Baltiju, un tās realistiski būtu aptuveni 180 klīnikas pirmo 3 gadu laikā. Saistībā ar konkurentiem, protams, tādi ir. Un, ja mēs runājam par Latviju, tad konkurentu platformas, kas piedāvā pacienta konsultācijas un video konsultācijas pierakstus, ir e-veselības un pieārsta.lv. Savukārt, ja mēs runājam par jau gatavām aplikācijām, kas darbojas kaut kādās konkrētās valstīs, tās ir Berryscan un Mimosa, kas principā piedāvā attēlu analīzi ar mākslīgo intelektu, kas ir kā palīgs ārstam. Taču tās darbojas tikai konkrētās valstīs, kā piemēram Indija, ASV un Malaizija. Taču ar šo te Oriscan mēs to visu tā kā plānojam apvienot vienā, kur pacients arī saņemtu šo te atbalstu no dzīva speciālista, būtu validēti šie te dati un arī atbalsts ārstēšanas gaitā. Saistībā ar izlietojumu vēlamies pieminēt to, ka mums jau ir gatava testa versija mobilajā lietotnē un plānojam tātad izveidot šo te platformu, ievietot tur visas nepieciešamās integrācijas ar laboratorijas rezultātiem, šo te attēlu analīzi ar specifiskiem kritērijiem tieši mutes vēža veidiem. Un, protams, paralēli arī veikt sadarbības līgumus ar pilotklīnikām un visas nepieciešamās juridiskās lietas sakārtot. Par ilgtermiņa biznesa attīstību tā noteikti būtu nostabilizēšanās Baltijas tirgū un pēc tam jau iespējams iekļaut kaut kādus citus skrīninga veidus, kā piemēram dermatoloģiju, un tad jau skatīties tālāk attīstīties citiem reģioniem, kā piemēram Āfrikas reģions. Un pašā nobeigumā gribu teikt, ka mums tiešām ir ļoti raiba komanda un dažādas kompetences. Tā ir Madara, kas ir zobārste un mutes veidojumu slimību speciāliste. Es esmu Marta, medicīnas inženiere, un mums ir fantastiska IT komanda un atbalsts Emīls, Jurģis un Krišānis. Un nobeigumā vēlos teikt, ka mēs tiešām no sirds ticam, ka agrs skrīnings var glābt dzīvības. Paldies! Laiks žūrijas jautājumiem. Man radās 2 jautājumi. Paldies par jūsu ideju. Zinu, ka arī pagājušajā gadā jūs redzējuši šīs pašas skatos. Man prieks, ka jūs esat mums uzticīgas. Man ir jautājums. Pirmkārt, vai jūs, es saprotu, ka jums komandā ir zobārsts, bet vai ar kādu citu bez jūsu komandas arī esat runājuši par to, ka tiešām ir nepieciešams šāds risinājums? Un otrs jautājums ir, kāpēc Baltija vai Vācijā ir citas problēmas, piemēram, vai Lielbritānijā, kāpēc jūs aprobežojat savas idejas ar Baltiju? Baltija noteikti būtu sākums, jo mēs sākums, protams, ar Latviju, tad Baltiju, tad arī globāli. Es esmu starp šiem 5 speciālistiem Latvijā, un ko es vēl varu pateikt, ka esmu arī dalībnieks Eiropas projektā, un šī problēma ir ļoti aktuāla ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Un, protams, ka es sāku ar savu valsti, ar savu aprūpas sistēmu, uzlabojot tādējādi pieejamību pacientiem, bet mēs noteikti domājam arī globāli. Vēl minūte 40 jautājumiem. Man viens jautājums. Ja jūs uzvarēsiet šo balvu 10 000, kā jūs to plānojat iztērēt? Jā, kā jūs minējāt pie izlietojuma, tad tā būtu platformas izveidošana, kuru pēc tam tad varētu piedāvāt klīnikām. Un ir jāsakārto tādi aspekti, kā veiksmīgs mākslīgā intelekta šis te analīzes algoritms, kur ir specifiski kritēriji, lai pēc iespējas varētu šo te skrīninga metodi uztaisīt tā, lai ir ļoti augsta ticamība. Un pēc tam arī iekļaut kaut kādus citus skrīninga veidus un arī sadarboties gan ar zobārstu asociāciju, gan ar citām institūcijām, lai pēc tam varētu attīstīties tālāk. Jā, paldies. Man pāris jautājumi. Viens ir par tieši to mākslīgo intelektu algoritmu.
Tad jūs izmantojat jau kādu gatavu algoritmu, vai jūs taisties taisīt savu proprietary algoritmu, un ja jā, kāds ir tas plāns, jo jūs jau paši nosaucat kaut kāds Mimoza un citus rīkus, vai nekas palīdz jau to nodrošināt, ka cik daudz jūs būs labāki. Tas ir viens jautājums par biznesa modeļu ļoti ātrs, bet droši vien. Jā, es iedošu mūsu IT cilvēkam. 30 sekundes. Šobrīd ir plāns izmantot par bāzi vai nu MedPalm vai MedGem jau pieejamos uztrenētos modelīšus, kas ir tieši priekš medicīnas jomas. Okay, un vēlreiz atgādināju par biznesa modeli. Labi, viens ir, cik saprotu, out of pocket cilvēks maksā, bet kāds ir tas merogojums potenciāls tur? Jā, tās noteikti būtu pamatā klīnikas, un tad klīnikas tātad ir aptuveni 180 līdz 2000 Baltijā. Tad arī citi klienti, kā piemēram valsts, apdrošinātāji, varbūt cigarešu ražotāji un tā tālāk. Mēs plānojam ieviest arī abonēšanas maksu. Laiks ir nepielūdzams. Paldies! Scan a smile! Pirmie ledlauži šodien 10 000 grantu konkursā savu ideju ir aizstāvējuši. Gan skatītāji, gan žūrija, protams, šajā brīdī to visu procesē. Mēs dodamies tālāk un nākamais uzņēmums Vedu. Sagaidām. Sveiki. Sveiki, paldies par uzņemšanu. Prieks šeit atgriezties pēc 7 gadu pauzes uz šīs skatuves. Tātad šogad es prezentēšu tādu, es domāju, ļoti interesantu un vajadzīgu platformu daudziem vecākiem. Varbūt šī nav tieši tēma, kas aizskars šodien vairāk studentus, bet iespējams kādam no žūrijas locekļiem un vairākiem klātesošajiem tas varētu būt aktuāli. Tātad specializēta bērnu mobilitātes platforma Vedu. Ar ko tad mēs esam tik īpaši? Un kādu problēmu mēs risinam? Tātad tiem, kuriem ir bērni, tie noteikti zina, ka bērnu loģistikas jautājums ir visai problemātisks. Tie ir treniņi, tie ir ārpus skolas aktivitātes, tās ir dažādas nodarbības, kur jāpiedalās, un tam visam vajag laiku, naudu, un pārsvarā tas vairāk gan ir laiks, kas tiek tērēts visā šajā. Līdz ar to mēs esam raduši risinājumu, kuru nepiedāvā neviens no lielajiem konkurentiem, kas pārsvarā Latvijā mums ir Taxi vai Bolts, jo viņi principā likumīgi viņi to varētu darīt, bet viņi atsakās ņemt nepilngadīgus bērnus savā pieskatīšanā, un līdz ar to taksisti arī to neuzņemās. Mums ir tātad risinājums. Ja? Risinājums ir, mums ir ļoti nopietnas pārbaudes un izvērtēšanas katram mūsu vadītājiem, kurus, starp citu, mums platformā jau pieteikušies ir diezgan daudz. Mēs pārbaudam sodāmību, medicīniskās pārbaudes, mums ir psihoterapeita atzinums. Mēs neņemam darbā cilvēkus, kuri nav bijuši Latvijā rezidenti vismaz 5 gadus. Līdz ar to mums atkrīt, teiksim tā, ārzemju iebraucēji, diemžēl vai par laimi, bet viņi atkrīt, tāpēc, ka tomēr ir jāzina vietējā gan valoda, gan apstākļi, gan likumdošana. Uz kādu tirgu mēs šobrīd skatāmies? Mēs skatāmies sākotnēji Latviju, kas ir mūsu pilotprojekts. Ja, Latvija ir mūsu testing ground šobrīd, tālāk mēs noteikti attīstamies uz Baltijas valstīm un tālāk startējam ar Ziemeļa Eiropu, bet mēs neesam ģeogrāfiski piesaistīti, tāpēc, ka mūsu aplikācija strādā jebkurā pasaules valstī, bet būsim konservatīvi un sākotnēji prezentēsim to, kad ejam uz visu Eiropu. Agrīnā validācija un trackšana. Šobrīd mēs pa lielam esam sākuši šī gada sākumā reģistrāciju. Mums ir šobrīd ap 70 un katru dienu reģistrējās vairāk autovadītāji un 120 potenciālie lietotāji šobrīd reģistrējušies pilotprojektam, bet katru dienu nāk aizvien vairāk klāt. Mums ir iOS un Android lietotnes izstrādes stadijās ar domu, ka mēs viņus jau principā varētu palaist tuvākā mēneša laikā. Mums tiek šobrīd iet reģistrācijas process autotransporta direkcijā, ja, kas aizņem arī nedaudz laiciņu. Un principā mēs plānojam tuvākajās nedēļās jau sākt braukt Rīgas ielās ar Vedu automašīnām. Te mums ir neliels salīdzinājums attiecībā uz to, ko piedāvā Vedu un ko nepiedāvā Bolt, Uber un taksometri. Parasti, kā jau es iepriekš minēju, tas ir dažādas specializācijas bērnu transportam. Pārsvarā mēs koncentrējamies tieši uz drošības aspektu, kas ir šie te pārbaudītie vadītāji.
Ja, attiecīgi tālāk arī digitālās platformas esamība un mērogojams risinājums. Biznesa modelis mums ir ļoti līdzīgs, kā tas ir Boltam un citām pārvadājumu platformām. Šobrīd pie pilota projekta mēs plānojam ieņēmumus līdz 4,000 eiro mēnesī, rentabilitāte apmēram atcitās mums pie 150-170 ģimenēm, bet tas ir ļoti atkarīgs gan no brauciena cenas, gan no ģeogrāfiskās lokācijas un citiem aspektiem, ja nepieciešams dažādiem. Jā, es neiekļāvos, es atvainojos, bet attīstības plāns mums ir sekojošs, ja kas vēram nosūtīt šo prezentāciju tālāk pielikumā. Paldies jums liels! Un es vēl varu kādu pieminēt? Es dotu kaut vai pusstundu mierīgi, bet mums ir kā ir, un nolikumam jāsako, es atvainojos. Tātad paldies liels par iespēju prezentēt. Jā, es tā nepievēršu uzmanību laikam. Paldies jums vēlreiz. Bet pavisam iespējams būs iespēja pateikt kaut ko vēl nepateiktu, atbildot uz kādu no žūrijas jautājumiem. Tā kā šajā brīdī 3 minūtes žūrijas jautājumiem. Jā, paldies. Pavisam ātrs jautājums. Kas ir tā mērķa auditorija tieši vecuma ziņā? Kāpēc jautāju? Jo ātri iemetot internetā, Ubers piedāvā jau tīņiem Eiropā no 13 gadu vecuma, to Uber Teens account. Jā. Es vienkārši gribu saprast par mērogu. Viss kārtībā 6 līdz 12, 13, tas arī ir tas pirms skolas pēdējais bērndārs gads, kur bērns jau ir mazlietiņās nobriedušāks. Līdz apmēram 12-13 gadu vecumam. 12-13 ir apmēram tas, kur pārsvarā jau visi lēnā garā pārsēžās vai uz sabiedrisko transportu, vai paši ir spējīgi nokļūt mājās. Jā, paldies par prezentāciju. Ņemot vērā visas šīs papildus drošības pārbaudes, par kurām jūs minējāt, kuriem šoferiem ir jāiet cauri, tad es pieņemtu, ka kā jūs kompensēsiet viņiem, jo tad viņiem opcija vienmēr ir strādāt, teiksim, Boltā par taksistu. Tad jums tur, nezinu, jāmaksā vairāk viņiem ir, vai kā jūs viņus piesaistīsiet, to šoferus? Paldies par jautājumu, ļoti labs jautājums. Jā, šajā gadījumā, par cik mums komisijas ir līdzīgas kā Boltam, un citiem pakalpojumu nodrošinātājiem, mēs liekam aspektu uz to, ka tas tomēr ir premium pakalpojums, kurš būs mazlietiņās dārgāks, kā arī mums ir 3, teiksim tā, pakalpojumu veidi, ko mēs šobrīd esam ieskicējuši. Viens ir parastie on-demand taksī pakalpojumu, respektīvi loģistikas pakalpojumu risinājums. Otrs ir grafiks, uz kuru mēs iepriekš ieplānots grafiks, uz kuru mēs ļoti koncentrēsimies. Un trešais ir ar tādu nelielu sociālu un, teiksim, tā zaļo aspektu šie te grupu braucieni, ka mums ir 3 bērni, teiksim, tā Mārupē, ja, un vadītājs var, teiksim, tā ar vienām savām izmaksām nopelnīt. Skaidrs, ka tie nebūs 3, kas maksā pilnu cenu, bet, teiksim, ņemot 60-70% no katra atsevišķā individuālā bērna, ja, viņš var nopelnīt ar vienām tā pašām izmaksām vairāk. Respektīvi, interese no vadītāja puses ir, un to mēs esam pārbaudījuši, bet šis pakalpojums skaidrs, ka nebūs tajā pašā cenu kategorijā, kur mums, teiksim, būs ekonomija Bolts. Paldies. Minūte. Man pēdējais jautājums. Es izmantoju Boltu, man ir 12-gadīgs bērns, Bolts ņem, jo viņš nezina, kam es pasūtu. Bet tas nav par to. Man jautājums ir, es zinu, kāpēc man apkārt vecāki neizmanto Boltu, jo ir neusticība. Kur tas Bolts aizvedīs manu bērnu? Kā jūs risināsiet šo problēmu? Kā jūs radīsiet savam risinājumu uzticību no vecāku puses? Uzticība, tas ir ļoti nopietns aspekts, pie kā mēs strādājam, tāpēc ar Atomtech sadarbībā, ko es nepaspēju pieminēt, kas mums izstrādā aplikāciju, mēs iestrādājam arī atsevišķas funkcijas, kas nav standartā ne Boltam, ne citiem pakalpojumu piegādātājiem, kā attiecīgi SOS-poga, kā 2 veidu GPS, gan kas ir bērnam telefonā, gan jūs redzat driveri, respektīvi jūs redzēsiet abas 2 pozīcijas, jo parasti jūs redzat Boltam tikai, kur atrodas drivers. Līdz ar to šādas tehnoloģiski risinājumi mēs centīsimies nominimizēt risku līdz 0. Skaidrs, ka līdz 0 nominimizēt viņu ir neiespējami, bet mēs strādājam pie tā, tāpēc šobrīd arī launch aizņem mazliet ilgāku laiku, tāpēc, ka mēs gribam minimizēt visus riskus līdz tuvu 0, lai mēs un citi vecāki būtu droši par šī pakalpojuma tiešām maksimālu efektivitāti un drošību. Ar šo arī noslēdz laiks jautājumu atbildušu sesijai. Paldies, Vedu! Trešais šīs dienas idejas aizstāvētājs AP4PIC. Alkstam dzirdēt. 4 minūtes. Paldies! Labdien! Mani sauc Aivars Vembrs, un mēs piedāvājām pielāgot fotoniskos čipus.
Ja mēs skatāmies uz patreizējo problēmu vai mākslīgā intelekta attīstību, tad mākslīgais intelekts un lietu internets patērē ar vien vairāk datu centru resursus. Un tiek prognozēts, ka 30. gadā šādi datu centri varētu patērēt līdz pat 10% no visas elektroenerģijas. Lai šo problēmu varētu risināt, tad daļu no elektriskajām komponentēm, čipiem varētu aizstāt ar fotoniskiem čipiem, kur šie čipi, fotoniskie čipi ir daudz efektīvāki, bet tie sastāv no dažādiem elementiem, pasīviem un aktīviem, kur ir nepieciešams viņus pagatavot no dažādiem materiāliem. Tas, ko mēs piedāvājam, ir izmantot materiālu polimēru vai organisko materiālu, kurā mēs varam nodrošināt gan pasīvus elementus, gan aktīvus elementus. Viņi būs lētāki izgatavošanā un draudzīgāki ražošanā, kā arī, kas ir pozitīvs, mēs varēsim viņus integrēt arī citos integrētās fotonikas platformās, kas faktiski ir arī mūsu konkurenti, bet mēs izceļamies ar to, ka varam piedāvāt gan, vēlreiz atkārtoju, gan pasīvus, gan aktīvus elementus. Mūsu izmaksas ir lētākas, un tas, ko nevar līdz šim piedāvāt neviena no platformas, tas ir savstarpējā integrācija. Mums tas ir iespējams izdarīt. Ja mēs skatāmies uz tirgu, tad pašu datu centru tirgus varētu būt kāds 500 triljons 30. gadā, bet mēs fokusējamies uz optiskiem savienojumiem, kur, ja pat mēs pretendētu uz 1%, tas būtu 200 miljoni. Bet tas nav vienīgais pielietojums. Šādus čipus ir iespējams izmantot arī kā sensors, biofotonikā, un tur mums pavars vēl vismaz 8 miljardu tirgus, kas ir pieejamais, iespējams, varētu būt kādi 80 miljoni. Komanda ir pieredzējusi gan šādu integrētās fotonikas veidošanā, gan organiskos materiālos, projektu komandu vadībā, un arī nesen mēs esam piesaistījuši ļoti pieredzējuši ķīmiķi, lai nodrošinātu jauns materiāls mums, ko mēs varam pielietot, kā arī mārketinga speciālistu. Finansējums, ko varētu šeit iegūt, mums paredzēts izmantot kā līdzfinansējums, lai mēs prototipu varētu izveidot jau ar aktīviem elementiem, gan jaunu materiālu ieguvē un arī mārketinga materiālos, dodoties uz konferencēm. Pat šī ideja ir nākusi no Latvijas Universitātes Cietuvela fizikas institūta. Mēs šobrīd piedalāmies LIA inkubācijas programmā, kā arī tas nākotnes plāni ir vairāk tātad fokusēties uz pielietojumiem. Mums jau ir dažas sarunas bijušas ar Nvidia pārstāvjiem, lai saprastu viņu vēlmes, bet mēs meklējam vēl un vēl šos pielietojumus, jo tas ir plašāk, ka ne tikai šī optiskie savienojumi. Tālākie plāni, protams, mums ir nepalikt tikai pie šīs fotonikas, bet arī iet uz kvantu fotoniku, kur mēs redzam labu pielietojumu. Ražošanu mēs pašlaik uzskatām, ka varētu sākt tādu maza apjomu 28. gadā, kas ir 1 veifers nedēļā, bet tas jau principā mums varētu dot kā 2,5 miljonu ieņēmums. Liels paldies par uzmanību, un sakarā ar to, ka man ir vēl maz laiciņa, es jums varu arī parādīt pirmos prototipus komisijai. Prototipi nonāk žūrijas rokās. 3 sekundes iztecējis. Ļoti apsveicām izmantots laiks. 4 minūtes prezentācijai, tātad aiz muguras 3 minūtes žūrijas jautājumiem. Kamēr pārējie kolēģi priecājas par čipu, jūs neminējāt konkurentus? Konkurenti ir. Tātad, lūk, varbūt ļoti ātri pārskrēja pāri. Ir konkurenti, kas ražo uz silīcija bāzētus, uz indiju fosfītu bāzētus, bet katrs no viņiem var realizēt tikai vienu elementu. Mēs esam tādi, kas var gan pasīvos, gan aktīvos visu kopā nodrošināt. Konkurentiem tas ir pagrūti izdarīt. Bet kāpēc tad konkurenti nav aizdomājušies par kaut ko tādu, ko jūs šobrīd piedāvājat? Tādēļ, ka ļoti ir ietekme no industrijas sākotnējais, un silīcijs ir tas, ko visi uzskata, tas ir super, tas ir ideāli. Indiju fosfīts ir arī pusvadītāja materiāls. Organiskie materiāli ir attīstījušies pēdējos 40 gadus tā nopietni, un mums ir pieredze
vairāk kā 20 gadus tajos organiskos materiālos. Tādēļ mēs redzam to potenciālu un mēs runājam ar industriju, lai parādītu šo potenciālu. Jā, ātri pavisam. Paldies. Jūs sākat prezentāciju ar to 10% patēriņu globālo. Pat cik jūs varēsiet mazināt, saprotu, šāviens gaisā? Esmu lasījis, jo tādēļ, ka integrēto fotoniku kā tādu ir paredzēts izmantot tur, esmu lasījis, ka, varētu būt uz 1 vai 2% punkti, bet tas ir tāds ļoti, ļoti rupšs novērtējums. Daži saka pat 3-4. Ok, vienkārši mazs ieteikums, tas palīdzētu ļoti saprast arī to tirgus vajadzību un interesi mainīt uz jūsu tehnoloģiju. Un maz ieteikums neterēt uz marketinga materiāliem pirmo naudu tiešām. Es domāju, iztariet labāk sarunu ar Nvidia vai citiem pārstāvjiem. Paldies. Jā, labi, paldies. Vēl minūte, 5 sekundes. Vēl kādi jautājumi? Vai nu viss skaidrs, vai nekas nav skaidrs? Vai nu viss skaidrs, vai nekas nav skaidrs. Priekšzīmīgi. Lūk, cik daudz ir iespējams izdarīt, es pat teiktu, 6 minūtēs, nevis 7 minūtēs šajā gadījumā. Paldies. Tā kā paldies AP4PIC. Izdarām katrs savas piezīmes, gan žūrī, gan skatītāji. Un mēs turpinam šo dienu ar nākamo uzņēmumu, kas cīnās un augst dienas izskaņā tikt pie tiem 10 000, kas tai ledus klucī jāizcērt. Simplicity. Lūdzu. Sveiki. Es vēlos... Sveiki. Es sākšu ar nelielu jautājumu. Paceliet lūdzu rokas tie, kas zina, kas ir Kahoot. Ok, labi, diezgan daudz. Turiet rokas gaisā, ja jums ir interese izprast sabiedrības procesus daudz plašākā līmenī, nekā tas ir tagad. Lūk kā, forši. Tas arī ilustrē tādu nelielu problēmu, ar ko mēs saskaramies. Šī ir interesanta tēma, tā ir aktuāla tēma. Tomēr mēs izvairamies par to runāt ikdienā. Un ar līdzīgām problēmām saskaras arī skolotāji. Skolotājiem ir jāveido diskusijas savā klasē, bet tā ir problēmas ar to pieeju. Nav viņiem laika veidot materiālus, nav gatavu norādījumu. Un līdzīgi ir arī ar skolu administrācijām šobrīd. Viņiem ir jaunas problēmas ar mākslīgo intelektu, ar viedierīču lietojumu. Tāpēc mēs vēlamies veidot jaunu risinājumu. Inovatīva simulācijas platforma, kuras ietvaros jēgpilni pielietots mākslīgais intelekts un viedierīces, kā arī iekļauti dzīvē balstīti scenāriji, kuri ļauj skolēniem un arī lietotājiem izprast šo te procesus labāk. Tas viss kopā veido tādu interaktīvu mācību vidi un, protams, nāksies arī izstāstīt, kā tas strādā. Tātad, pirmkārt, lietotājs atver aplikāciju, izvēlās scenāriju, atbilstoši interesējošai tēmai. Tālāk dalībnieki pievienojas sesijai ar kodu, tas notiek līdzīgi kā Kahoot, un tad katram tiek piešķirta loma un ir situācijas apraksts. Diskusijas laikā situācijas apstākļi var mainīties. Un tad process turpinās tā, ka dalībnieki sarunājas savā starpā. Vai tas būtu klasē, vai sēžot visiem kopā uz dīvāna, tad notiek diskusija, kuras rezultātā viņi var nonākt pie kopīga rezultāta. Tādējādi apspriežot svarīgas tēmas, bet veicot to tādā spēles formātā. Mūsu biznesa modelis balstās uz 2 veidiem. Pirmkārt, tas būtu licences skolām. Šajā gadījumā cenas būs noteiktas pēc skolotāju lietotāju skaita. Un ir arī bezmaksas versija, tā saucamais freemium modelis, kuras ietvaros tātad ir bezmaksas versija, kur ir ierobežota, un tad arī ir iespēja abonēt, lai iegūtu pilno versiju. Tirgus lielums, es pieļauju, ka šajā gadījumā vislabāk var ilustrēt ar skolu piemēru. Tad gada laikā sasniedzamais tirgus ir Latvija, tātad vismaz 30 pilotskolas, tālāk jau izplatoties Baltijas līmenī un tālāk Eiropā un pasaulē. Protams, ir arī privātie lietotāji, kuri var abonēt platformu. Un ir jāņem arī vērā, ka izglītības tehnoloģiju risinājumu tirgus strauji paplašinās. Tātad tajā ir vērts ieguldīties. Skatoties uz mūsu konkurentiem, var redzēt, ka katram ir kaut kādi tematiskie ierobežojumi. Savukārt mēs ļaujam iespēju gan veidot pašiem scenārijus, gan lietot mūsu izveidotus scenārijus, kuri jau ir pielāgoti dažādiem kontekstam. Ir arī integrēts mākslīgais intelekts, protams, jēgpilni, un ir iespēja novērtēt savus skolēnus jau uzreiz platformā.
Skatoties uz mūsu komandu, mūs visus vieno interese par sociālām zinātnēm, par sociālajiem procesiem. Un mēs jau esam darbību testējuši 2 skolās un Latvijas universitātes nodarbībās. Tas, ko mēs vēlamies sasniegt ar finansējumu, tad, protams, uzturēšana, platformas popularizēšana, ieviešana un testēšana pilotskolās un izplatīšana starptautiskajā tirgū. Paldies par uzmanību. Laiks žūrijas jautājumiem. Jā, varbūt vienā, pusotra teikuma izskaidrojiet man, esmu skolas direktors, piemēram, ko es reāli iegūstu, kāpēc man jāmaksā par jūsu risinājumu? Jā, jūs kā skolas direktors iegūstat iespēju skolēniem ļaut jēgpilni pielietot viņu viedierīces, kas ir arī svarīgi, tātad pozitīvais ekrāna laiks mācību stundās, lai izbalansētu to negatīvo ekrāna laiku, ka viņi vienkārši scrollē TikToku vai kaut ko tam līdzīgu dara. Un attiecīgi arī ļaut skolēniem jēgpilni lietot mākslīgo intelektu kā asistentu, nevis to atbilžu devēju. Tad es uzskatu, ka tieši arī skolas vadībai kā tādai ir tā vērtība, ka viņi var veidot atbildīgākus skolēnus, kuri atbildīgāk uztver tieši šo tehnoloģiju pielietojumu. Gan savā mācību ietvaros, gan arī nākotnē. Labi, un ātrs jautājums, ko nozīmē jēgpilnē mākslīga intelekta izmantošana? Jūs vairākas reizes sakat jēgpilni. Jā, tas ir tieši tas, par ko es runāju, ka šajā gadījumā mākslīgais intelekts nav tas, kurš iedod skaidru atbildi, kā tev darīt to, lai sasniegtu rezultātu. Tas ir domāts, lai palīdzētu domāšanas procesam, norādot, kur var skatīties, kādu informāciju var pielietot, kādi varbūt būtu tādi elementi, kurus jāpielieto argumentācijām. Es saskatīju 3 problēmas. Pirmkārt, skolas iet uz to, kā aizliedz izmantot viedierīces, un jūsu risinājums ir ar viedierīcēm. Otrs, atkal man tas pats jautājums, kas iepriekšējai komandai. Jūs gribat apvienot visu vienā programmā, kāpēc jūs konkurenti to jau līdz šim nav izdarījuši? Droši vien tur ir kaut kāds pamatojums, kāpēc viņi ir specializējušies. Savukārt, trešais, jūs sakat skola kā klients. Kur skola dabūs naudu? Viņiem jau tā ir ierobežots budžets, pa kuru jau ir jānopērk obligātie mācību materiāli, un jūs dodat kaut kādu vēl papildus, kas būtu forši, bet kāpēc, lai viņi izvēlētos un savu limitēto budžetu tērētu jūsu risinājumam? 50 sekundes. Labi, 50 sekundes, centīšos ātri. Pirmkārt, tātad par viedierīcēm runājot, ir iespēja atļaut skolēniem tieši šajā nodarbībā pēc skolotāja pieprasījuma lietot viedierīci vai arī ievest, vismaz kā bija manā skolā jau, kā var ievest tos planšetus ar visu to staciju, attiecīgi šādu risinājumu. Otrkārt, tātad par... Skola, kāpēc, lai skola maksātu, kurai ir ierobežots budžets? Jā, skola, noteikti šis risinājums nebūs īpaši dārgs un īpaši nepieejams. Mēs būtu arī tas mērķis tieši runājot ar skolām, veidot pēc iespējas pieejamāku un pēc iespējas piemērotāku viņu vajadzībām un interesēm šo te piedāvājumu. Un trešais, kāpēc jūs domājat, ka kāpēc konkurenti ir tik šauri un jūs gribat ielikt visu? Šai atbildē laikam mums, diemžēl, laika nepietiks. Iespēja parunāties pēc tam vienmēr ir iespēja. Paldies šajā gadījumā. Tas bija uzņēmums ideja Simplicity. Mēs turpinām. Un 5. šodien par 10 000 cīņā iesaistās uzņēmums Vericity. Pults un 4 minūtes. Sveiki. Mans vārds ir Justs Ceplis, un šodien esmu atnācis jums pastāstīt par Vericity. Vericity ir diezgan vienkārši. Šī ir mākslīgā intelekta balstīta platforma, kas palīdz jums novērtēt jūsu īpašumu. Mūsu mērķis ar šo 10 000 eiro grantu ir gada laikā pāriet no strādājoša pilotprojekta uz gatavu tirgus servisu. Tātad problēma mūsu gadījumā ir, ka darījumi ir lēni un cenas ir neskaidrības. Piemēram, ja jūs skatāties SS sludinājumus, tad tā cena, ko jūs redzat, ir sludinājuma nedarījuma cena, vai ne? Tajā pašā laikā pārdevēji, bankas, hipotekāro kredītu izsniedzēji vai vērtētāji, šis process ļoti aizņem laiku. Lai dabūtu hipotēku, tev vienmēr vajag dabūt priekšvērtējumu par īpašumu. Un šajā gadījumā mūsu
mūsu risinājums palīdzētu atrisināt informācijas asimetriju. Tātad cenas būtu skaidrākas visiem, gan pircējiem, gan pārdevējiem. Un vispārīgi mēs palielinātu Rīgas kopējo pārskatu par nekustamo īpašumu tirgu. Mūsu modelis, tas ir īsts modelis, ko trenējam paši. Tam tiek piesaistīts klāt datorredzes elementi, lai novērtētu interjeru. Tam tiek pielietots klāt ģeotelpiskie dati, lai novērtētu attālumu no dažādām skolām vai parkiem vai sabiedriskā transporta pieejamību. Un mūsu mērķis līdz gada beigām ir kļūda modelim zem 7% Rīgā, kā arī automatic valuation model, kas būtu šīm bankām. Mēs ļoti vēlamies noslēgt mūsu pirmo pilotu projektu. Un mūsu produkts būtu 3 formās. B2C freemium, kur klients var saņemt daļai brīvus pakalpojumus, maksājot par premium features papildus. B2C contractual API, tie būtu B2B atvainojot, šie būtu tie API projekti un analītika, kas man liekas ļoti stilīgi būtu opcija iemest SS sludinājumu vai ne un dabūt uzreiz atbildi pērc vai nepērc. Un kas ir interesanti par mūsu projektu, ka mums ir jau funkcionējošs produkts. Tā kā, ja jūs pēc šīs prezentācijas atverat vericity.ai vēlams datorā, tad jūs jau varat iegūt savu pirmo vērtējumu, kā arī augšu pielādēt bildes un apskatīties cenu diapazonu. Mums ir automātiski datus plūsma jau 1,5 gadu. Tātad mēs varam skatīties datus gada griezumā par Rīgu. Šobrīd mēs koncentrējamies tieši uz dzīvokļu tirgu. Kāpēc mēs esam šeit? Galvenais ir, lai attīstītos tālāk tieši uz šo user interface ceļu. Mums ir ļoti nepieciešama palīdzība ejot uz priekšu. Mums pamati ir labi, mēs vēlamies maukt tālāk. Kā es teicu, mūsu 3 produkti ir šis B2C, B2B un analītika, jeb licences, kā arī mēs vēlamies pārdot leads. Tātad, ja mēs varam identificēt, ka sludinājums tiek arī pārdots no zemes grāmatas datiem, tad mēs varam šo pircēju identificēt kā potenciālu, kurš tikko pārvācās, piedāvāt viņam piedāvāt viņam internetu, piedāvāt viņam televīziju un tā tālāk. Mūsu vietējie konkurenti ir cenu banka un tirgus dati, tomēr šie ir pārsvarā industriāliem spēlētājiem. Un mūsu priekšrocība ir tieši tas, ka mēs apvienojam šīs visas lietas un ka mēs to darām raiti. 5 sekundes. Jā, šis būtu mūsu projekta finansējums, kur galvenais mērķis būtu juridisks atbalsts un UI, UX izstrāde, kā arī mums ir komanda, kas spēj to realizēt. Es esmu datu inženieris, mans kolēģis Reinis ir datu zinātnieks un mūsu kolēģi Terēze ir UX, UI dizainere. Laiks. Paldies jums. Paldies. Ar ideju esam iepazinušies. Laiks atbildēt uz žūrijas jautājumiem. Sveiki, paldies par prezentāciju. Man ir jautājums, ko tieši jūs vērtējat? Tātad mēs vērtējam dzīvokļus, dzīvokļu pārdošanas cenas vai arī izīriešanas cenas dabīgi. Jā. Labi, tad vēl jautājums. Vai jūs esat runājuši ar banku? Jūs teicāt, ka tā ir, ja es vēlos iegādāties dzīvokli, man ir nepieciešams vērtējums no nekustamo īpašumu vērtētāja, lai es varētu iegādāties, lai es varētu dabūt hipotēku. Tur tiek vērtēti ne tikai izskats, bet arī visādas kadastra lietas un tādas detaļas. Pirmkārt, vai bankām šis ir interesants šāds te risinājums? Un otrkārt, vai jūs vērtējat arī, piemēram, vai šis īpašums ir sadalīts dzīvokļu īpašumos, vai tas ir kopīpašums un šādas detaļas, kas ietekmē īpašumu cenu? Jā, tātad kā pamatu mēs izmantojam gan sludinājumu datus no dažādiem portāliem, gan arī valsts zemes dienesta un zemes grāmata datus. Zemes dienesta un zemes grāmata datus šie ir transakciju dati. Un šos mēs apstrādājam tieši dzīvokļiem, kā jūs teicāt, pilnās viena domājamā daļa. Tātad mēs šobrīd fokusējamies uz to var pēc tam pielāgot. Mums ir šis interjera novērtējums, ir pieejama informācija par ēkas energoefektivitāti, par ēkas atjaunošanas gadu, un visdažādākā informācija ir tiešām pieejama internetā. Tāpēc šis jau tiek
iekļauts mūsu modeļos. Kāds jautājums? Minūte. Nu, ja jau minūtē. Tu arī šobrīd minēji, ka jūs iekļausiet vērtējumā visus faktorus, ko var vizuāli novērtēt. Bet kā mēs te ar kolēģi arī runājām, katrs dzīvoklis ir savādāks un pelējumu jūs nevarēsiet novērtēt citas reāli uz vietas redzamas lietas. Vai esat kaut ko tādu arī domājuši? Jā, protams. Tātad pirmā daļa mēs skaidri un gaiši sakām, ka šis ir diapazons, šis ir pārliecības intervals. Tātad mēs mērķējam uz 7%, zem 7%. Tātad, sarēķiniet no 120,000 dzīvokļu. Tas būtu viens. Otrs ir, kā mēs sakām, mēs šo interjeru ar datorredzes modeli esam kārtīgi attīstījuši. Viņš strādā ļoti labi. Balstoties uz ēkas atrašanās vietu un citiem parametriem, mēs varam redzēt, apmēram kāds ēkā ir šis vidējais bilžu rangs, tā var teikt. Un mēs varam uztaisīt veselai ēkai novērtējumu no 1 līdz 10, cik tā ir skaista, ne tikai dzīvokļiem. Jā, varbūt ne jautājums, bet ātrs ieteikums. Parunājiet ar Giraffe 360 startupu, kuri jau Amerikā jau taisa. Labi, viņi bija cita joma, viņi taisa to bildus un spatial to visu pasākumu, vai ne? Bet viņi zina tirgu un noteikti par banku vai citiem, kas nodarbojas ar pārdošanu, ir jārunā. Nevis jāuzlabo 7%, bet tiešām jāgūst tā validācija, ka transakcijas tas būtu piemērojams instruments. Vēlreiz atkārt, Giraffe 360. Ieteikums pieņemts. Paldies. Paldies. Laiks arī jautājumu atbilžu sesijai ir noslēdzies. Bet šai brīdī sestā ideja jūsu uzmanībai. Un par 10,000 cīņā iesaistās arī Tempsargs. Lūdzu, 4 minūtes. Labdien, mani sauc Oskars Krūmiņš. Šodien es jums noreklamēšu graudu kombainu ugunsdrošības sistēmu. Biznesa ideja ir ļoti vienkārša. Sistēma ir graudu kombainu izvietot sensoru un uzrauga kombainu būtiskos mezglus darba laikā. Identificē pārkaršanu, dūmošanu un bīstamos putekļu koncentrāciju. Sistēmas uzdevums ir ļoti vienkārši nepieļaut aizdegšanos šai iekārtē. Problēma, ko mēs atrisinām, ir tas, ka kombaini mēdz aizdegties darba laikā. Un statistika rāda, ka 5 gadu laikā tieši arī nodega 72 kombaini. Ar mūsu ideju mēs plānojam risināt 95% aizdegšanās gadījumu, samazināsim apdrošinātāju izmaksas par katru nodegušo kombainu, kā arī samazināsim dīkstāvu lauksaimniekiem. Kā jau pašsaprotams, tirgus būs mūsu lauksaimnieki, kur lieto kombainus, lai novāktu graudu ražu, uzņēmumi, kuri izīrē šādu veidu tehniku, kā arī tālāk būs tehnikas ražotāji. Pa komandu. Esmu Oskars, pats mācos, strādāju, turpinu arī strādāt lauksaimniecībā. Esmu komandas vadītājs, kā arī mani pārinieki Kristiāns un Kristaps, kuri auditorijā mani atbalsta patreiz. Šie mācās Latvijas universitātē, Kristiāns atbild par fiziskiem jautājumiem un saistībā visas sensoriem, kamēr Kristaps atbild par programmēšanas un vizuālo daļu. Mūsu konkurenti, kā tiešie konkurenti, mūsu ideja, kas būtu sistēmas, ugunsdrošības sistēma, nav zinām. Ir konkurenti tikai uz automatizētu ugunsdzēšanas sistēmu, un tur šajā ir nozīme. Kā arī mūsu ideja ir atvesināta no Latvijas Republikas patenta, kura pirmatnēji tika izstrādāta automašīnā. Salīdzinājumā ar neeksistējošiem konkurentiem, mūsu sistēma cīnās ar cēloņiem, nevis ar sakām. Piedāvājam plašu funkcionalitāti un plānveidot organizēt apkopes iekārtē. Kā arī informēt saulaicīgi operatoru iekārtē par to, kad ir kaut kāds punkts, ir novērots ārpus ierastām normām, un attiecīgi būtu jāveic pārbauda. Kā arī iekārta un kombains tiks iepazīstināt savā veidā, lai iekārta varētu pati sevi apturēt pie nepieciešams gadījums, ja operators ignorē brīdinājumu signālu. Mūsu finansējuma mērķis ir izveidot metroloģisko prototipu, kur varam uzstādīt uz graudu kombaina, un vēlāk ievākt sākotnējos datus, lai var precīzi notestēt un nokalibrēt iekārtu. Kā arī ideju patentēt vēlamies, un, ja iespējams, arī varbūt izvirzīt kādus mārketingus, mājaslapas izveids un tā tālāk. Attīstības scenārijs ļoti vienkārši kļūt un izveidot jaunu preventīvu ugunsdrošības standartu lauksaimniecības tehnikai, kā arī ieviest šo tehniku Latvijas eksploatītai tehnikai,
izveidot risinājumu tā kā Internet of Things un mākslīgā intelekta balstīta tehnikas kontroles platformu un veikt sadarbību ar lieliem lauksaimniecības tehnikas ražotājiem. Kā arī turpmāk nākotnē varētu izvirzīt līdz citai lauksaimniecības tehnikas vienībām vai arī līdz nākamajām industrijām, kā meža tehnika, būvtehnika un tā tālāk. Paldies par jūsu uzmanību, gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tas ir rekords. 40 sekundes vēl atlikušas prezentācijai, bet tik tiešām pārējiem pie jautājumiem. Jā, paldies par prezentāciju. Man ir jautājums, cik vienam kombainam šis risinājums izmaksās? Mēs dotajā brīdī to prototīpu tikai tā sākam izstrādāt, atsevišķus elementus, bet patreiz mēs ļoti balstamies panākt, ka tā sistēma kopīgi nav dārga ar visu uzstādīšanu. Mēs orientējoši rēķinamies kaut kādiem 2,5 eiro, 3,000 eiro tā, lai visa sistēma uzstādītu un gatavu darboties. Patreiz dotajā brīdī. Mēs tā rēķinamies. Jā, atrasts jautājums par to Latvijas patentu un atvasinājumu. Kam pieder tas patents? Viņš oficiāli pieder iznāk Rīgas Tehniskajai universitātei. Un viņš bija izveidots 7. gadā, un viņu izveidoja Ojārs Krūmiņš, jeb Šumans tēvs. Skaidrs. Tad interešu konflikts tur, nevis interešu konflikts, bet nekāda tur problēma nepastāv ar to. Un tīri intereses pēc, jums ir kaut kāds slaids ar tehnisko arhitektūru? Nu, tīri tā kā datorzinātniekiem Slaids šajā prezentācijā nav, bet, kad es iesniedzu pieteikumu, mēs parādījām visus rasējumus un patreizējā stadijā, kādā mums ir attīstība. Mēs esam gan attīstījuši ideju, gan manai skolai jau bija projekts, un mēs turpinām attīstīt visu. Paldies! Paldies par prezentāciju. Jums kaut kāda abonēšanas maksa arī būs vai tikai uzstādīšanas? Par abonēšanas maksu mēs konkrēti nezinām. Vēl mēs skatīsimies laika gaitā, kamēr attīstīsim. No vienas puses peļņas ziņā gribās abonementu, bet mēs zinām to, ka bez lauksaimniekiem mēs neko nevaram iesākt. Viņiem jau kaut kādā mērā ir sarežģīta dzīve. Tā kā varbūt centīsimies panākt, ka tas ir vienreizējais maksājums. Bet ar laiku mēs tikai to sapratīsim paši. Paldies! Vēl kādi jautājumi? Vēl minūte tiem. Nav, jā? Labi. Var vēl vienu jautājumu. Kā jūs nonācāt līdz tiem 95%, ko jūs pašā sākumā minējāt? Mēs nonācām līdz 95% tāpat vienkārši, jo vairums gadījumu, ka kombains aizdegās, tas ir tehnisku problēmu dēļ. Piemēram, kūšanas laikā kombainam apkārt plīvo grauda putekļi, kuri uzsēžās uz vairākiem elementiem, kā arī laika gaitā tas kombains tiek lietots. Detaļas kaut kādas degradējās. Pieņemsim, gultnis ir uz izdilšanas pakāpes, viņš automātiski neuzkarst un neiznīcina sevi. Viņš tā pakāpeniski silst, un ar mūsu sistēmas un sensoriem mēs varam novērot to kāpumu, ka viņš graduāli kāp uz augšu, un kad ir novērots, brīdinājums signāls tiek padots operatoram ir jāaptur iekārta un jāizvērtē situācija, vai tas lasījums bija patiess un pamatots, vai ir jāveic remontdarbi. Veicot tos remontdarbus saulaicīgi, mēs panākam to, ka graudu kombains nevar nodegt uz lauka kūšanas laikā. Tikai tāpēc, ka apkops tiek veikts ļoti, ļoti laicīgi, pateicoties mūsu sistēmai. Perfektajā laika rāmī esam iekļāvušies. Paldies šīs idejas priekšā stādīšanai. Temsargs, tātad numurs 6. Šodien savu dalību piesaka. Un kā noslēdzošais 7. šodien cīņā par 10 000 eiro lielo grantu iesaistās uzņēmums Inst.OTA. Kas slēpjas aiz šī nosaukuma un tā darbības idejas? 4 minūtes. Jā. Tātad, labdien! Mani sauc Gusts Mūrnieks un es pārstāvu Inst.OTA. Mēs izstrādājam elektroniku un programmatūru, ar kuru var automatizēt un precīzi sinhronizēt mēraparātu vadību. Tātad mēs esam pamanījuši iespēju tirgū, ka ir liela starpība starp Network Time Protocol risinājumiem, kas sniedz 100 milisekundžu sinhronizācijas precizitāti. Un tad nākamais solis, ko mēs esam pamanījuši, ir, ka ir Precision Time Protocol risinājums, kuram ir liela infrastruktūra un maksā dārgi. Un tad mēs atrodamies pa vidu. Mēs aizpildam šo nišu. Tad par mums, par Inst.OTA, mēs esam precīzāki par parasto Network Time Protocol risinājumu, bet arī daudz lētāki par Precision Time Protocol infrastruktūru.
Un to var pielietot automatizācijā, bet kur mūsu produkts izceļās, ir tieši vairāku instrumentu darbībā, ka var labāk sinhronizēt vairākus instrumentus, un tas palīdz ar datu ticamību un ar izsekojamību. Jā. Tad finansējums un ilgtermiņš. Mūsu prototyps šobrīd atrodas Technology Readiness 3-4 līmenī, ka mēs esam to laboratorijā iztestējuši un tas strādā. Un ar finansējumu mēs gribētu sasniegt Technology Readiness 6-7 līmeni, kas nozīmē, tas jau tiek pielietots ārpus laboratorijas. Jā. Daļa no mums vajag arī papildus. Mēs esam pareizie cilvēki šim, jo mēs tam esam jau veltījuši labu laiku. Mēs esam to lietojuši gan kā lietotāji, gan kā izstrādātāji, un mums jau ir zināms, kā veikt nākamo iterāciju, ko var uzlabot. Un, jā, mums kā komanda, mums katram patīk elektronika, programmēt un eksperimentēt. Un mums šķiet, ka mūsu produkts varētu būt komerciāli noderīgs. Mēs vēl papildus laiku veltīsim arī atsaukšņu iegūšanai par mūsu produktu, un mēs sāksim to darīt no Latvijas Universitātes institūtiem, jo mēs ar tiem asociējamies, mums tie ir visvieglāk pieejami. Jā. Un tad nobeigumā mēs jau mūsu instrumentu izmantojam mums laboratorijās, lai automatizētu mēraparātu to vadību. Un mums šķiet, tas varētu noderēt arī citiem, ka mums ir vīzija, ka katrā laboratorijā ir 10 mūsu iekārtu, un nav kabeļu, kas nesājas apkārt un liela infrastruktūra. Jā, paldies! Laiks 3 minūtēm žūrijas jautājumu. Lūkšu, pamēģini vēlreiz. Es nesapratu produktu. Tas spraužas iekšā mērinstrumentā, un viņš ir viņš caur viņu var kontrolēt to instrumentu. Viņam ir Wi-Fi čips, un tad viņu var uzprogrammēt, un tad protokola RS-230 pārveidotājs uz Wi-Fi protokolu. Viņam šeit ir ports, kas spraužas iekšā instrumentā, un pirms tam viņš ir uzprogrammēts, vai viņu var arī attālināt programmēt, un tad viņš barojas vai nu ar bateriju, vai ar viņu var iesprāst kontaktā, un tad tas sūta komandas instrumentu. Droši vien to, ko es gribētu pateikt, ir, ka tā laika nobīde, vai ne, izpildot komandas mērinstrumentiem diezgan svarīga, vai ne, jo ātrāk ar mazāku nobīdi tas notiek, tad tas ir labāk, vai ne. Bet varbūt jūs varat izstāstīt par to pievienoto vērtību. Labi, viens ir tā cena, bet, es pieļauju, ka laboratorijas instrumentiem dažādiem, tā cena jau arī ir diezgan, retail price ir diezgan augsts, vai ne, vai kas ir vēl tie pievienota vērtība, un pat cik graduāli tā cena ir tiešām izmainīga, 1000 reizes jūs teicat, tā ir nākamais slaidā. Un kāda ir cena tieši tam Ethernet PTP protokolam, piemēram, tagad? Mēs skatījāmies, ka sapērkot to komplektu, tur sanāk vairāki tūkstoši. Un mūsu tā platīte, šobrīd visdārgākā komponente tur ir baterija. Protams, ja mēs dabūsim finansējumu, mēs viņu uzlabosim un paliks pats dārgāks, bet robežās ap 10-20 eiro maksā mūsu risinājums viens, un tā infrastruktūra maksā tūkstošos, tā network, tā precision time protokola. Kāda certifikāta ir nepieciešama, lai iestādītu šito mērinstrumentā, vai ir nepieciešama certificēšana? Ir nepieciešama certificēšana, vismaz ugunsdrošības certificēšana. Par citiem certifikātiem es nemācēšu pateikt. Okay. 25 sekundes. Vai jūs pieteiksieties Latvijas Universitātes inkubācijas komandai? Jā, nē.
Jā. Atbilde ir jā. Jā. Tur stūrītī, lūdzu. Okay. Vēl 15 sekundes. Vēl kāds jautājums? Vai ar šo tad mēs arī nopaļojam un noslēdzam? Paldies uzņēmumam Insta-Ota, kā es pareizi iemācījos un var palabot pats sevi. 7 idejas ir aizstāvētas, uzklausītas, ar tām esam iepazinušies. Gan kolorītais un kompetentais žūrijas sastāvs, gan arī šeit visi klātesošie. No žūrijas puses varbūt kāds komentārs kopsavilkumā. Es varu pateikt tikai to, ka aktīvs riska kapitāla investors un investors vispār. Man šķiet, ka līmenis ir ļoti labs. Protams, lietas ir ļoti agrīnas, uz tādas eņģeļa investēšanas robežas, bet tas piedāvājums ir daudz patīkamāks nekā tas, ko mēs ikdienā redzam, kas ir, es teiktu, daudz tādas vecākas un mazāk atraktīvas idejas var potenciāli attīstīt. Tā kā kopumā ejam pareizā virzienā, biedri. Tad te ir 7 idejas, kam varat kļūt par eņģeļu investoru. Es kopumā gribu uzteikt visas 7 komandas par dalību, bet visas 33, kas arī pieteicās. Tā kā jūs visi esat supermaleči un tiekamies Latvijas Universitātes inkubācijas un citās programmās. Jā, es varu teikt tā, ka milzīgs paldies visiem prezentantiem, arī visi tie, kas arī neprezentēja šodien. Tā ir drosme arī pieteikties, novērtēt un arī, protams, arī jau iepriekš var pasludināt, bet arī apsveikt uzvarētāju, bet uzvarētāju zināsim vēlāk. Bet visiem arī tie, kas šodien neprezentē, lūdzu piesakieties inkubācijas no manis labajā stūrī. Piesakiet savu ideju, savu komandu un turpinam attīstīt šīs idejas, jo, kā saka, investoriem arī ir interesanti apskatīties un labprāt vēlas arī atbalstīt labas, jau bija jēgpilnas un potenciāls idejas. Jā, paldies visiem. Kad es studēju Latvijas Universitātē, tādu iespēju nebija. Nebija nec tādas skatuves, nec arī cilvēki, kuri investē vai piedāvā inkubācijas programmas. Jā, tas iespēja bija stipri mazāks. Tāpēc paldies jums vēlreiz liels. Es domāju, 2 tādi ieteikumi ir bišķīt pastrādāt pie biznesa modeļa. Skaidrs, ka lietas un idejas ļoti agrīnas, jā, bet nelietojam vienkārši vārdu tur B2B vai B2C, bet reāli pamēģinām bišķīt izskaidrot, kas ir tā vajadzība, jā, un skaidrojot savas idejas. Es pats jau kā zinātnieks, ja strādājot agrāk institūtā, saprotu, ka jūs aizraujaties, bet pamēģiniet tiešām iestāstīt ļoti vienkārša valoda, kas ir tā sāpe, un mēģināt viņu kvantificēt. Cik viņa maksā laika, nauda, graudā vai kā citādāk. Paldies, bet tiekamies vēl pēc dažām stundām, vai ne? Ko es varu teikt? Malači. Man tiešām bija prieks par visām šīm prezentācijām, un viens ieteikums no manas puses būtu, pat, ja šī ideja neizdosies, turpinam, kas saka, visi founderi atkārto. Ir tādi, kuri 2, 3, 4, pat 10 reizes nofēlo, bet tu tikai taisi, līdz tev izdosies. Paldies jums! Šķiet, ka komisija jau ir pateikusi visu, ko es arī vēlētos pateikt. Tāpēc no manas puses paldies jums visiem par prezentācijām, paldies par jūsu idejām un par drosmi prezentēt savas biznesa idejas un lai viss izdodās. Paldies jums! Paldies žūrijas komisijai par komentāriem, par jūsu klātbūtni. Es nezinu, kādā stadijā jūs šobrīd esat, vai tas lēmums jau ir pieņemts, vai tagad visi kopā tik dodās un pieņems lēmumu. Līdz lēmuma paziņošanai mums ir 4,5 aptuveni stundas, bet 4 sekundes aptuveni ir līdz tam brīdim, kad uz ekrāna parādās iespēja skatītājiem un klātesošajiem QR kodu noskanēt un nobalsot par savu simpātiju. Jo tātad ap 5:30 vakarā tiks paziņot uzvarētāji dažādās kategorijās, to starp skatītāju balsojumā, un tad arī izšķirsies tās balvas liktenis līdz ar, protams, 10,000 sadalījumu. Tātad tas, ko daram, dodamies uz kameras lietotni. Es uztaisīju fotogrāfiju, jā, bet vēlams ir noskanēt QR kodu. Nonākam slaidu risinājumā. Vēlreiz atceramies galvā pārtenam to, ko mēs tikko redzējām, to, ko mēs dzirdējām, un tad atdodam savu balsi par savu favorītu.
Tas tātad ap 5:30 noskaidrosim, kurš tad tiek pie jūsu simpātija balvas. Un īsi pēc tam uzzināsim, kura no šīm te idejām, jo kāda no tām būs uzvarētāji, kur no idejām un kuras idejas autori rokās ņems šos te. Starp citu arī varētu būt biznesa ideja. Es gan nezinu, kāds ir biznesa, nekāds lielais biznesa, bet brandot. Vai ne? Latvijas universitātes brandot šie te lauznīši, lai laustu ledu un piekļūtu 10 000 eiro čekam. Tālūk, ceru, ka visi nobalsoja. Žūrija tātad šajā brīdī dodās uz kādu noslēgtu telpu, slepeno kabinetu, lai tātad pieņemtu lēmumu, par kura iznākumu mēs dzirdēsim visi ap 4:30.